Spēlējam Royal Revolt 2. Diemžēl es nevarēju tikt uz Roberto Ballīti, jo es nevarēju ar viņiem sazināties, bet, vismaz katru dienu viens video ir jāizlaiž, tāpēc, es šodien spēlēšu Royal Revolt 2. Man viņa ir ļoti iepatikusies. Viņa ir mazliet līdzīga Clash of Clans, bet arī mazliet nav, tāpēc paskatieties. Tā, mums šeit ir viens izpildīts kolektora balāts. Jēj! Tagad iesim uzbrukt. Meklējam pretinieku, malažiem meklējam. Un nevaram atrast. Tāpēc pagaidīsim. Es jums pastāstīšu, kas viņai ir jādara. Viņā tā kā ir jābūvē savs defense, lūk, un trešā līmeņa, es vēl esmu iesācējis. Lai pretinieks jau nevar tik klāt, ja viņš tev iznīcina šeit, tad to esi zaudējis. Un vēl arī šeit ir jākrāj produkti visādi. Un tā tālāk, bet mums kaut kas noticis, tāpēc mēs reloading dosim. Tā, vēl viņā ir jākrāj resursi, jāuzlabo cilvēciņi, ar kuriem uzbrukt. Es teicu, jau līdzīgi spēle Clash of Clans, bet, mazliet arī nav. Un tur galvenais varonis, un tur arī ir, viņš jāuzlabo visādi tā, ja. Un šeit mums kaut kas ir noticis ar Wi-Fi, bet es nevaru saprast, kas. Tāpēc es pārlādēšu šo spēli. Man viņa ļoti patīk un iesaku visiem viņu instalēt. Iepriekšējais video bija par Clash of Clans, bet es nākamajā reizē taisīšu noteikti jau ar saviem draugiem Alekso un Roberto jau video, kā es uzbruku ar 8. tonhālu. Tas būs uzbrukums ar golemiem un vizardiem. Un klanklāsli, protams, ko man tur iedos, es nezinu. Royal Revolt ir forša spēle ar to, ka tu visu laiku tur vari uzbrukt. Tāpēc, redzat, uzreiz izmetas, un to es jums parādīšu, kā viņā ir jāuzbruk. Tā, 10,000 zelta. Šeit ļoti viegli var dabūt zeltu, ātri upgraidot, bet tomēr tas tik viegli nav. Tā, uztaisam cilvēciņus, kā jūs redzat, tas jādara, un ejam. Šeit ir visādi poweri galvenajam cilvēciņam, un kā redzat, šis cilvēks ir spēcīgs, bet, ne tik spēcīgs kā es, protams. Tā, man tagad cilvēciņi uz maksimumu, un man tagad taisās tā kā galvenā māja uz 2. līmeni. Tad es varēšu uzlabot vairāk un arī parādīt jums labākus uzbrukums. Bet, pagaidām es esmu nopsol šajā spēlē. Man viņa ir ļoti iepatikusies, un viņu spēlē arī mans draugs, Vaļdis. Ar viņu gan jau mēs parādīsim dažus video, bet, tas būs nākamajās reizēs. Kā var redzēt, šis galvenais heroes ir tā kā visspēcīgākais, viņam ir visādi poweri, un viņš var arī izsaukt cilvēciņus, lai viņam nāk palīgā. Bet šie nav vienīgie cilvēciņi, kurus viņi var nākt palīgā. Var arī atnākt, visādi tur citi, bet, es vēl pagaidām esmu iesācies. Tāpēc, cik spēcīgs pretinieks. Pasaucam vēl palīdziņus esam on me. Un tagad ejam. Man šķiet, ka tagad būs galvenā siena. Jā, un tā ir galvenā siena. Un man ir tā kā ļoti labs powers, un mēs viņu izmantojam. Un mēs esam iznīcinājuši to visu. Un Viktorija, 3 kronīši. Un šeit es devu XP un daudz money. Tā, un pēc uzbrukuma tu dabū keisus, bet viņos var arī nekas nebūt. Un, diemžēl, es zaudēju. Give up. Ai, cik žēl, 15. Nedabūju. Labi, nekas. Un tā, it kā es jums visu būtu pastāstījis. Un šeit vēl var tā kā taisīt barakus, maizes, raktuves un visu kaut ko tādu, piemēram. Šeit man ir raktuves. Tā, un šeit es varu uztaisīt vēl raktuves. Šeit. Nē, tas ir taverns. Es atvainojos par nepareizi informācijas sniegšanu. Tā, taverna, un šeit jau man ir uzcelts vēl viens. Bet šitos varēšu uzcelt farmu tikai, tā kā man būs otrais. Nē, tagad jau varu. Taisam viņu.
Un šeit arī ir jāpērk tā kā bolderi. Nu ko, ar to es domāju, ka mēs arī beigsim šīs dienas video. Un jums bija Toma Koko, uzrādīt.